Labrīt! Tā, man ir vispār interesants stāsts ar internetu. Kas te tagad būs? Nu, labi. Viss būs labi. Baibiņ, vai tu varētu padot ziņu, vai tu mani dzirdi? Es tevi ieraudzīju pirmo. Vai tu mani dzirdi? Sintī, vai tu mani dzirdi? Padodiet man kādu ziņu. Ierakstiet komentāru, jo es esmu ar ausīm un gribu saprast, vai var dzirdēt, vai var redzēt. Lūdzu, man kāds uzrakstiet. Labrīt, labrīt. Sintī, uzrakst, vai tu mani dzirdi? Es izlasīju tevi, ka tu labrīt, labrīt. Nu labi, jūs rakstat labrīt, laikam jūs man dzirdat. Dzirdams, nu super. Super, es priecājos. Jo es pamēģināšu šodien ar ausīm. Ar ausīm pamēģināsim. Mauriņ, labrīt. Sveika, Indra, sveika, meitenes, kas lēnām pievienojās. Es domāju, ka es būšu šodien viena. Es saku, ka ir svētdiena, un jums ir savi plāni. Es domāju, pēc tam par nedēļu noskatīsieties, bet ir īstenībā forši, ka jūs te kāds esat. Ļoti, ļoti jauki. Ļoti jauki. Nu, kas būs šodien brokastu brančā? Nu, kas tāds varētu būt brokastu brančā? Es esmu dārzā. Jā, ir brokastis, ir dārzs. Bet mēs parunāsim par tādu mentālo brokastu branču, labi? Ar maniem jau nav viss tikai tā, pa vienkāršo. Man jums ir, pēc tam man jums tātad būs starta rīts. Starta rīts būs. Tad mums būs pamatēdienas ar gaļiņu. Būs ar gaļiņu. Un būs arī desertiņš. Desertiņš. Bet pati galvenā doma, kas man ļoti bija... Kāpēc iznākt ārā, kāpēc ar jums arī šeit parunāties, izņemot arī projektus un ikdienas konsultācijas, par to, ka šobrīd ir ļoti super atbildīgs laiks. Nu, ļoti atbildīgs laiks. Un čau, Evī, čau, Sandra, sveiki, Ilona. Redzu pazīstamas sejas. Un lai mums paliek šis foršais ieraksts pēc tam ikdienas tādā ritmā, ka tad, kad tu kaut kur dodies, brauc savā ikdienas dzīvē, var uzlikt arī fonā un paklausīties un sev nedaudz atgādināt un gūt tādu gan spēku, gan iedvesmu par to, kas ar tevi ikdienā notiek. Jo, draugi, šobrīd ir ļoti, ļoti specifisks mirklis un situācijas. Domāju, man tāpēc gribas pastāstīt jums, parunāties ar jums, kā jūs to izjūtat un kā jūs to jūtat. Jo pa lielam jau, nu, man liekas, vismaz mani sekotāji šeit Instagramā ir tādi jau, nu, cilvēki, kas visu rubīja par dzīvi. Nu, ko tu jaunu pateiksi? Bet ir tāds pavisam neliels nianses šobrīd, kas notiek. Un tāpēc man gribās ar jums parunāt. Vai jūs pamanat šo niansi šobrīd, kas ir par to, ka šis ir tāds atbildīgs laiks? Nu, viņš ir bijis vienmēr atbildīgs, bet par ko es te tagad runāju? Atbildīgs tajā ziņā, kad... no tevis, no manis prasa izdarīt savu izvēli. Var būt absolūti dažādi notikumi. Var notikt arī viss kā ierasti un parasti, bet kaut kas tevī šeit iekšā urkst un kurkst. Un kaut kas ir tas, kas nedod vispār mieru. Agnes, ko tu te tagad tik ezotēriski runā? Tūlīt, es ķeršos klāt. Tūlīt. Tas būs tikai tāds maziņš ievads. Šobrīd viss apkārt, kas notiek, prasa no tevis tavu spēku, pieņemt savus apzinātus lēmumus, idejas, kas prasa tāda ideja, kas tev prasa rīkoties, kas tev prasa uzņemties vairāk atbildību kā jebkad. Un mēs to visu jūtam. Bet mēs bieži vien tām sajūtām neatsaucamies, jo mums ir kaudze šabloni, kā būtu pareizi rīkoties.
Un, mīļās, es nezinu, šajās dienās mēs daudz ko forši piedzīvojam Patības kanālā. Un man šorīt pievienosies arī Rūta, kas šajā mēnesī, burtiski šajās dienās piedzīvoja arī ļoti interesants notikums savā dzīvē, kas vēl vairāk apstiprina to, par ko es te tagad ļurinu. Bet tūlītās mēs ķersimies klāt pie gaļiņas. Man bišķi vajag iesildīties, bišķiņ pavērt vaļā to lauku, lai mums būtu tā jaudīgāk runāt. Un, mīļie, ka šobrīd trakākā lieta, ka daudzi baidās no sava spēka. Daudzi baidās, nezina savu spēku, nepazīst to un nemāk to pārvaldīt. Nu, vat iedomājies, kas tagad būtu, ja tev tā kā paverās kaut kāds tāds iekšā, tu jūti spēka vilni, tu varētu nosaukt, kā vispār viņš izskatās. Pēc kā viņš smaržo, pēc kā viņš garšo, kā tavā dzīvē izskatās spēks. Mēs visi zinām, ko nozīmē miers, harmonija, vai nu jājogo, vai nu kaut kas ir jādara. Mums ir tā kā jau iemācīta bildīte, kas ir miers. Bet kas ir spēks? Kas ir spēks? Pasaki, kas tavā vārnīcā ir vārds spēks? Tici man, viņš taču atšķirās no tā, kā tas ir manā vārnīcā. Un viņš atšķirās no tā, kā tas ir tavas mammas vārnīcā un tavu draudzeņu vārnīcā. Bet īstenībā mēs jau ar tām draudzenēm ļoti līdzīgi domājam. Un Patības kanāla meitene šobrīd noteikti zina, par ko es runāju. Kas ir tas iekšējais spēks? Jo tūlītās viņš jau te tā kā mostās un ceļās, ko un es te par to jau sāku jau viņu tā kā kultivēt. Un tas absolūti atšķirās no ierastā, no parastā, kas mums ir iemācīts no bērnības. Jā, skolotāji, es zinu pareizo atbildi. Absolūti. Mēs tā kā, lai dzīvotu īstu dzīvu, patiesu dzīvi, ir jāizmirst viss līdz šim zināmais. Un ir jāsāk pieņemt savā dzīvē visas sajūtas, kas tavā dzīvē nāk. Un zini, kas ir pašas pirmās sajūtas, spēka pazīmes? Jopcik ar ārā, man nepatīk tas, kas te notiek. Tās ir pirmās spēka pazīmes. Jo spēks atraisās tikai tad, kad mēs esam patiesi godīgi ar sevi. Patiesi, un tas ir sarežģīti. Tas ir sasodīti sarežģīti. Jo mums esam iemācījušie paši sev melot par visu. Kā tad tas ir, Agnes? Nu, es taču sev nemeloju. Nu, man tā un tā. Nopietni, bet paskaties ar to vīrieti, ar ko tu dzīvo kopā jau cik gadus. Tev ir labi? Tu esi godīga? Ar viņu savās sajūtās, savās pārdomās. Tā, man kaut kas te notika. Vai mani dzird? Lūdzu. Es te kaut kā aktīvi padarbojos. Un man kaut kas tur tik nopirkšķēja. Es ceru, ka tu man dzirdi. Nu jā, sākās jau. Un es jau teicu, tā, kaķis man atnāca. Tūlīt, sorry. Kaķi. Jo man ir interesanti instalācija. Dzirdu, paldies. Paldies, Krista. Dzirdu, super, paldies. Es paliku pie godīgi ar savu dzīves draugu, un es kurus tu tagad aizpildēju. Mīļie, man nav pierakstu. Man nav pierakstu, šobrīd vienkārši dzīvē ar tevi runājos par dzīvi. Dzīve par dzīvi. Paliku pie tā, kas tad ir godīgi ar sevi. Vispirms sievietei godīgi. Man nepatīk tas, kas šeit notiek. Kā es gribu, lai notiktu. Kā ir dzīvot tā, kā man patīk. Kā ir justies šajā ķermenī tā, kā man patīk? Nu kā? Kā tas ir? To var zināt tikai tu. Zini, kā mums ir iemācīts? Pajautā trenerim. Pajautā tam meditētājam. Paprasi skolotājam, kā būs pareizi. Mēs ejam no kursiem uz kursiem, no mācībām uz mācībām. Un visu laiku mēs it kā apzināti attīstamies un esam supergarīgi cilvēki. Bet tā līdz kaulam. Tu esi ar sevi godīgs? Nu tā līdz kaulam. Zini, kad sākas godīgs, un tad, kad tu sāc ar sevi godīgi runāt, tev sāk sāpēt viss ķermenis. Viss ķermenis sāk aktivizēties uz to mirkli, kad tu sāc ar sevi godīgs runāt. Un kāds ir iemācīts? Tabletīte. Ja sāp galva, jāiedzer šitas. Ja sāp pakaļ, jāiedzer šitas. Es tev teikšu, mīļie, sūdi jāizved ārā, tad, kad sāp pakaļ un galva.
skan smieklīgi, bet tā ir īsta reāla dzīve. Un tad, kad tu sāc ar sevi godīgi runāt, tev viss vēders griežās. Tev liekas, ka tev slikta dūša paliks. Un tad, kad tu sāc pa īstam ieelpot svaigu dzīvu gaisu, tev liekas, ka tev viss vispār ir sastindzis. Un tāda sajūta, es esmu vispār kādreiz dzīvē pa īstam elpojusi. Tas nozīmē, ka tu sāc ar sevi pa īstam, pa godīgam, iziet uz dialogu ar sevi. Runāt ar sevi nav monologs. Runāt ar sevi ir īstais, patiesais dzīves dialogs. Tas var izpausties rakstot, tas var izpausties klusībā esot, un tas var izpausties pastaigā un jebkā. Bet, mīļās meitenes, un tad, kad mēs sākam šo visu iepazīt, sāk piedzimt kripatiņa no tava dzīves spēka. Jo iedomājies, tu esi garīga būtne. Mēs vispār sastāvam no daļiņām. Es nelīdīšu gan tagad iekšā fizikā, ķīmijā un la, bet vienkārši uzbur to ainiņu, ka tu sastāvi no daļiņām. Un tu esi enerģētiska būtne, jo viss ir enerģija. Mēs tagad runājam, starp mums ir enerģija, viss šitas ir enerģija. Ja tu saproti, ka viss fizikā ir enerģija, katra matērija, sastāv no šīm daļiņām. Kur es gribēju iet? Kur es gribēju doties tagad? Kāpēc es tev gribēju vest pa daļiņām? Tas ir, ka man nav pierakstu. Un par enerģētisko būtni. Labi. Un tad, kad tu apzinies to, ka tu sastāvi no visām niansēm, un ka tu esi enerģētiska būtne, mīļā, tu saproti, ka tu jūti ikdienā visu. Jo tu godīgi ar sevi paliec, jo tu jutīgāk ar sevi paliec. 3 mēnešu patības kanālā tas, ko mēs darām, par ko mēs tur runājam, tēmas, kuras mums iet, dzīve, kā viņa mūs vada. Jo godīgāka, jo jutīgāka. Nervu sistēma ir ārpus ķermeņa. Iedomājies? Nervu sistēma ir ārpus ķermeņa. Cilvēka lauks, šitas ir minimums, ko mums saka, ka tava auriņa ir tik, cik izstiep savus pirkstus. Un tas ir minimums. Minimums. Iedomājies, ja mana aura, piemēram, ir 4 metri. Iedomājies, ko mēs jūtam. Ko mēs tā kā jau pa gabalu, kā strādā mūsu patiesais čujs, ņuks un poņa. Kaut vai viena šitāda maza mini piemēra dēļ. Tad kā sieviete, ja viņa atver savu šo jutību pati pret sevi, šo godīgumu sāk aktivizēt, tu aptver, ko mēs jūtam, redzam, saprotam, nomanam, čujam, saužam. Un tu saproti, cik tas ir bīstami? Cik bīstami ir šādas sievietes apkārt? Cik bīstami ir brīvas, tādas dzīvas, ar dzīves spēku piepildītas sievietes, kura jūt briesmas pa gabalu, kura jūt savā garīgajā laukā, kad kāds grib līst iekšā. Tāpēc mums tikko šomēnes augustā bija tēma garīgā imunitāte un būtnes. Miļās, ja tu zini pamatus par šo pastāvošo sistēmu, tev vispār vairs dzīvē neko nevajag. Godvārds. Tas ir tā kā atnākt uz kafēnīcu tagad no rīta uz branču, un ir vienkārši smuki saklāts galds, un tava dvēseli jau ir, vai cik skaisti. Pietiek zināt pamatus, lai tu varētu sākt dzīvēt un mačīt savā dzīvē. Un kļūt ļoti bīstama sieviete, kas zina, ko viņa vēlas, kura nav ērts krēsls priekš visiem. Es nevaru būt ērta priekš visiem. Tas nav iespējams, jo es neesmu radīta par krēslu, bet par sievieti, kura sāk apzināties un laist savu spēku savā dzīvē. Un tieši tāpēc mēs esam tieši tā uzauguši, un visas vienādas. Tieši tāpēc tu dzīvē piedzīvo visas tās huiņas un herņas, un visas mēs visu to piedzīvojam. Vairs tādas lietas nepiedzīvoju kā pirms 10 gadiem vai vēl pirms 5, jo ir šī sapratne par lietām. Mums jau ir nogriezta sapratne par lietu būtību. Tā ir šī iemesla dēļ, lai mēs dzīvotu uz tabletītēm un lai ir šis vārds neapzināties, jo apzināts manā vārnīcā ir godīgi būt, ja?
tad slēdzas iekšā apzinātība. Un lai es nebūtu godīga ar sevi, jo ja man kaut kur iesāpās, man ir jāiedzer tabletīte, lai man nav šis čujas, ņuks un poņa, kas notiek. Tu saproti? Un visi miera stāvokļi, mīļās, visas šīs meditāciju kaudzes, šis vārds manā vārnīcā, meditācija nozīmē sēdēt un nemitīgi aktivizēt šo miera pozīciju. Kāda hrena pēc? Pasaki man, jo tad, Agnes, man nervu sistēma ir uzbudināta un man visu laiku ir jābūt tādā, ļoti tādā stāvoklī. Jo tad uzreiz strādā visu, un viss ir mierīgi, un visi notikumi notiek tā, kā es gribu. Nopietni? Manā dzīvē notikumi notiek tā, kad es pasaku, va tagad būs tā. Ne, un tā kā tu domā, tā nebūs, tāpēc, ka es tā jūtu, ka būs tā. Nu, kurš variants tev izklausās dabīgs, dzīvei atbilstošs, dzīves variants? Kurš? Un zini, ko dara dzīve? Dzīves spēks, tā, kad tu sāc viņu sajust, kurš dzīvo tavā ķermenī, ar kuru tu sāc darboties. Šis dzīves spēks tevi ved pa dzīvi. Tā, ka tavi sapņi un mērķi piepildās šādi. Beidziet dirst par supergudrām kladītēm, kur jums jāraksta savi mērķi. Nu tad man ir jābūt absolūtākai vienkārši kad es neko nesaprotu par šo dzīvi un pastāvošo kārtību, lai es katru rītu rakstītu 25 pateicības un vēl 50 savus sapņus. Mīļās meitenes, es to pamēģināju. Samaksāju par mācībām 2500. Ko es no tā paņēmu? Jop, cik bumbiņi, da var pārdot jebko šajā laikā. To es no tā paņēmu. Un nostiprināju sevi pieaugušu pozīciju. To gan es sapratu, ko nozīmē uzņemties atbildību par savu dzīvi. Bet bija ļoti daudzi gadi, kad vienkārši tu pat tici visam, kas ir, bet tos gadus vajag. Un es tev gribu iedrošināt, tērēj savu naudu, ej uz visām lietām, kas tev šobrīd interesē, lai tu ātrāk saproti, ka tas ir huņā un figņā. Godi vārds un no visas sirds es tev to tagad iesaku. Jo, ja tu nemitīgi dzīvosi tajā, jā, un tur laikam ir tā zelta atslēdziņa, tu visu laiku nespēj ieiet otrā paralēlā savā dzīves kanālā, kurā sāks īsta dzīve. Tad labāk ātrāk nopērc to, kaut vai, nezinu, visu savus ietaupījumus, lai tu tur pasēdi tajā un paskaties uz to visu un padzīvo tajā. Izdzīvo to, lai tu ātrāk tiec uz priekšu, lai tu saproti, kur ir īsta reāla dzīve, kur ir tas spēks, kas rada. Tas ir tavs iekšējais spēks. Tikai no viņa ir bail. Tāpēc, ka ir gudrāki skolotāji, ir gudrāki treneri. Man ir jāpajautā, kā pareizi darīt. Es nevaru uzticēties sev, jo no bērnības mums neļāva uzticēties sev. Nu, neļāva. Mēs tādos laikos dzīvojam. Nav vainīgi ne vecāki, nav vainīgi ne skolotāji. Blin, neviens nav vainīgs. Mēs tādā laikā dzīvojam. Vienkārši jāsāk tagad atzīt. Točna tā bija. Nu, tiešām tā, taču mēs augām. Un uz tās bāzes es joprojām tā dzīvoju. Bet es taču vairs neesmu maza meitenīte. Es taču esmu izaugusi, pieaugusi sieviete. Man ir 38 gadi. Mani sauc Agnese. Esmu pieaugusi. Nu jā. Vai man jau ir pieauguši sievietes pieredze dzīvēs muguši? Nu jā. Un mums jāsāk uzticēties sev. Varbūt ir pienācis laiks sākt sevi dzirdēt, klausīt, uzticēties savam iekšējam čujam, ņuham un poņam. Un sākt virzīties pa dzīvi tā, kā es jūtu. Tas prasa milzīgu drosmi. Milzīgu. Mīļās, tas bija mans ievads. Tas bija šī rīta starterīts. Tagad es gribu, lai mums pievienojas Rūta, lai mēs varam parunāt par gaļiņu. Un par to, kā tad tajā dzīvē, tad, kad tu sāc savu dzīves spēku aktivizēt, un to, ko es tikko teicu, kad tu sāc uzticēties savam čujam, ņuham, poņam, kas notiek? Kas tad notiek? Notiek trakas lietas. Kad tu paver vaļā šo savu spēku, notiek trakas lietas. Čau, Rūtiņ! Čau! Es ceru, ka man normāli varēs redzēt, dzirdēt.
Jā, es tevi redzu labi, es tevi dzirdu labi. Jā, man kaut kā tavs laivas tā kā ķērās nedaudz, un tad es tā satraucos, jo man kaut kā pēdējās dienas vispār tehnikas ir tāds interesants, un tad, ja tie cilvēki kaut kā sajiet kopā, tad vispār internets vairs neiet, telefoni vienkārši mistiski klēdzās ārā, tā kā šeit arī viss droši vien var notikt. Tu man tagad redzēji un dzirdēji, kamēr es runāju? Jā, jā. Superīgi, superīgi. Tu, Millīte, esi pievienojusies uz pamatēdienu brančā. Uz gaļiņas daļu. Es tā arī sapratu. Uz gaļiņas daļu, jo mēs kopā esam piedzīvojuši superīgu augustu. Vai ne? Superīgu augustu, un es tikko vienkārši tādā plūsmā padalījos, ko priekš manis nozīmē dzīves spēks. Un ka tas absolūti atšķirās no tā, kā mēs esam iemācījušās, radušas un piedzīvojuši dzīvot pēc noteikumiem. Un, kā tas ir tagad, kā tas, kaut kas te ceļās, kaut kas te notiek, ka ķermenis sāp, vai kaut kas notiek ķermenī. Mums uzreiz ir iemācīts, ir kaut kāda tehnika, ir kaut kāda tabletīte, ka tas ir slikti. Vai arī, kad kaut kāds mentālais tāds, mēs viņu saucam sūds, ja? Bet, kad uznāk kaut kādas tādas, tādi dziļas sāpes un pārdzīvoja, mums ir iemācīts no tām mukt prom. Pareizi? Jā, jā. Bet tikai tajās tiešām vissarežģītākajās un visgrūtākajās situācijās, jā, es arī jau tiešām pēdējo 2 nedēļu laikā esmu izgājusi tiešām tādai, kā es teicu, ellišķīgi skaistai pieredzei, kad tu izvēlies atļaut tam, kad izsāpēs vai kaut kas izreaģēs. Un tad, kad tu tiešām atļauj to un tu izej tam posmam, vienkārši visas iespējamās končiņas tev dzīvi iedod. Ne tikai končiņas un viss pārējais. Un tas ir īstenībā tik vienkārši. Tas ir tik vienkārši to izdarīt, bet arī, jo, protams, tas ceļš katram varbūt ir bijis kaut kāds tāds savādāks. Es to redzu tiešām kā mazu kaut kādu mozaīku, kaut kādu gabaliņi, ko tu stāstīji, vai ne? Praksīta viena tāda, šī tāda, tad tur iedvesmotājs 1, 2, 3, 5. Bet, jā, un līdz ko tu atkal to gabaliņu sev kaut kur ieliec, un tu vienkārši visu laiku tikai atkāpies, un tu redzi to savu bildi, beigās tu ieraugi sevi. Un tā arī ir, kad nekas jau šķiet dzīvē tāds, tur plūst, piemēram, tur Instagrams viss tik skaists un uzburts, bet tur jau apakšā, tur jau tā jau nenotiek nevienam. Tas ir vienkārši jāsaprot, ka tā dzīve savādāk notiek, bet tad, kad tu saproti to savu, tiešām to spēku, to kodolu, jo es esmu arī bijusi visās iespējamās situācijās, kurās tu cīnies, tad kurās tu bēdz. Un tad ir tāds, kas tad ir tas mans ceļš, jo neviens, ne otrs virziens jau nav tas, kas tevi tā kā piepilda. Un līdz ko sāk tiešām darīt, kas tev ir jādara, kas tev ir patīk, tā kā netaisnoties ar kaut kādām smieklīgām lietām, nelikt sevī vainu vai vēl kaut kādas, kas mums tiešām, tu jau stāstīji ievadā, kas viss mums ir ielikts kaut kādā bāzītē, kāda ir dzīve, kāda ir ikdiena, kāda ir citi, kā mēs tā kā iespaidojamies no citiem. Bet jā, beigās ir viss tik vienkārši. Un jau vienkāršāk, jau skaistāk. Pastāst bišķiņ par to ellišķīgo. Kas tas, kā tas izpaužās? Kā tas izpaudās tev? Skaties, ka mums pa dzīvi ir skaties, pa lielavi tēmas. Attiecības, veselība, nauda. Viņas skar visus cilvēkus. Pareizi, tās ir pamatlietas. Un es vēl teiktu, varbūt arī kaut kāda 4. ir kaut kāda, tas jau it kā arī skaitās pie attiecībām, tā kā, kad ir tas ģimenes kaut kāds, tas arī kaut kādi standarti, un man liekas, kad man bija 2 nedēļu laikā vienkārši super ģenerāla tīrīšana, es tā varētu teikt, izsāpēja pilnīgi katrā no šīm jomām, kur tu nosauc, pilnīgi katrā, un
Ko tu darīji, tagad tev sāpēja? Sāk sāpēt, ko tu darīji? Nezinu, es laikam vienkārši ļāvos. Tā kā man ir tā pārliecība tas, ka laiks spēju visu sakārtot. Kad vienkārši dot laiku arī sev, dot laiku izsāpēt un rast kaut kā, kāpēc man sāp, kāpēc man šis traucē, kāpēc, vai man atkal iet kaut kāda cita cilvēka vai, nezinu, šīs te bāzītes kaut kādas uzliktās, vai man tiešām tas ir mans, vai tas to es gribu. Tā kā rodās šie jautājumi, kur tu tiešām ej rītīgi savos visdziļākajos kaktos, kur ir pilns ar zirnekļiem un tarakāniem. Tu minēji uzliktais. Kas tas ir? Parunājam tā. Mēs tagad, viņu citi nav. Mums ir viena tēma, mēs Patības kanālā zinām savus terminus. Mums ir tā dzīvā dzīves dzīvošana, ko es jums esmu dalījusies visus tos mēnešus. Tas, kas nāk, kas ir tas, kas nāk? Kas bija tas, ko tu atkodi? Programmu, vai tu atkodi, kas tas bija? Sajūtas, kas jau vienmēr man ir bijušas. Bailes, kas uznāca augšā? Jā, tiešām visas emocijas mani tā kā ielika kaut kādus, nezinu, gadus apakaļ. Man bija tāda sajūta, ka es esmu ielikta vairākus gadus apakaļ, kur tiešām es biju ļoti, ļoti nelaimīga savā dzīves posmā. Un vienkārši visas tās emocijas, viss ķermenis izreaģēja tieši tā, kad es biju kaut kādā tiešām visdziļākajā, tumšākajā aizā, cik vien ir iespēja. Un visas šīs te emocijas nāk virsū, un tās ir bailes, vaina, tur līdzpārdzīvojums, tur izpatikšana citiem, dusmas. Tā kā tiešām tāda tā buķete, kas iziet, un tad līdz ko tu sāc, līdz ko tevi iemet tajā ļoti apakaļ tajā dziļumā, tev vairs nav, tev ir vai tu ej apakaļ uz to, kur tev būs slikti, vai tu meklē, kur ir kaut kāds tas šaurā izeja uz kaut kādu to savu brīvību un darīt to, kas tev patīk. Un vienkārši kā izmainīt to patērnu, kurā tu visu laiku tā kā esi, vai kurš tev kāds ievelk, vai kaut kādas nestandarta situācijas, kaut ko izbraucot. Jā. Rūtis pareizi sadzirdēja. Tātad dzīve piedāvā situāciju. Jā. Šobrīd tev dzīve piedāvāja situāciju. Tur bija kaut kāds konflikts veidojās ar cilvēkiem, jo tu mini ģimene attiecības. Nav mums jāsauc konkrēti vārdos, bet situācija tātad. Tev tātad nāk šī situācija, caur šiem cilvēkiem esi iesaistīta tu ieeji tajā situācijā un saproti, tā kā viņa notiek, un vai es pareizi sadzirdēju, tu saproti, ka šitas kaut kur jau ir bijis. Jā. Šito es esmu kaut kur jau piedzīvojusi. Un tad, kad tu noķēri šo mirkli godīgi ar sevi, šits nav pirmo reizi. Šito es jau pazīstu un zinu. Atmiņa vai ķermenis iedeva tā kā sajūtu un informāciju. Rūt, ar tevi tas notika jau toreiz. Pareizi es uztveru? Tu vari palabot man. Precīzi. Man vienmēr patīk, kā tu redzi situācijas un ieliec vārdos, jo es te varētu runāt, tur arī filozofiski, cik vien iespējams. Un jā, pilnīgi precīzi. Cik gadi pagājuši bija? Nezināšu. 10, 20? Nē. Es teiktu plus mīnus 10, jā. Okay. Tad situācija, kas arī līdzīga bijis pirms 10 gadiem, tu tā kā ieejot šajā tā godīgi iekšā un nemulkot prom un nemeklējot risinājumus atkal, kurš vainīgs, amoška viņš, ja jau tās ir attiecības, tur būs, protams, pretējais dzīvums, amoška viņš, un kāpēc ar mani atkal notiek tā? Tās situācijas vietā tu tā kā ieej iekšā ar tādu zondi. Es šito nepiedzīvoju pirmo reizi. Šits ar mani atkārtojās atkal. Un tālāk es saprotu, ka tu saprati, ko? Kas ir tas patērns? Tātad tas ir kaut kur paņemts no... Tas ir bijis ne jau pirmo reizi, vai kā? Jā, no
dzīves iemācīts. Nu, tā kā tu esi, man ir bijis tā, ka es vienkārši ieslēdzu izdzīvošanas režīmu, un tad tu kulēs, kā tu māki, jo tev ir jāizdzīvo kaut kā, tā situācija, un tu, kas ir kaut kādi, kā citi varbūt to ir darījuši, un tad tu, pamēģini vienu vai pamēģini otru, un tā tas viss ir tā kā salicies tev virsū, kā kaut kādi smagums kaut kāds, jā. Pa lielam, jebkura šī metode vai tehnika ir mukšana prom no turienes. Kā tu domā? Jā. Tas ir tā kā, reku, paņemšu, padarīšu to, padarīšu šito, mošu tagad diēti jāpaņem, neēdīšu, mošu, ka tagad ir jāiet paskriet, un man tā kā viss tas pāries. Jā, tas ir tā, ka, piemēram, ja šeit ir tas risinājums, kuram vajadzētu vienkārši aiziet pieskarties, un tad tu visu laiku tikai, reku tur, es tevi ieraugu, nē, atkal aizējam kaut kur apkārt, vai kaut kur šite, un, labi, tagad vispār varbūt tur tālāk, nē, tad atkal tev dzīvi piespiež, kad iet, un atkal tu tur esi tam tūmam, un vienkārši pietiek, tā kā beidzot pieskaries kaut kam tam, un tad vienkārši, viss pazūd, viss šitie te visi ceļi, kas riņķī iet, visu laiku viņi vienkārši pazūd vienā brīdī. Un viens no jaudīgākajiem tieši tajā situācijas sāpēs ir tas, kas ieslēdzās upura loma. Reiz. Upura domas, es esmu nabadzīta, vainīgi ir viņi. Jā, taču man sāp. Visi citi mani nesaprot, un viss, tiešām visas emocijas, kas ir tā kā no kurām mums ir bail cilvēkiem. Pat vai tām pašām, ja es tur tā un šitā, tad es nezinu, tur ap to nomiršu vai kaut kā tā. Kāpēc mums ir bail no tā? Kāpēc? Kāpēc ir bailes no sāpēm? Tā kā, ja tu zini, ka, tu tām izej cauri un vienkārši nekad vairs nesāp. Tā kā, vai viņas pat varbūt kādreiz tev tur piebakstīs, bet būs tāds, tā kā bet tas ir krūta, tikko skanēja tāds teikums, mums iemācīja, ka, ja sāp, ir jāmūk prom, jo neviens nepateica, ja es ieiešu sāpēs, viņas beigsies. Tieši tā. Nekad mums nepateica šo atziņu. Man liekas, ka neviens nekad arī man liekas, ka neviens nekad dzīvē to tā visi kaut kur tiešām bija. Tu jau redz, kā visi tā kā izvairās un rodās tur tāds un šitāds attaisnojums, un tās jau atkal ir, mēs atkal ejam to apkārtceļu, vai kaut ko būvējam sev kaut kādus mūrus riņķī, vai, visu pārējo, bet jā. Labi, un kas notika tālāk? Tad tu sapratīji, šitas scenārijs nav pirmo reizi, šitas jau atkārtojās, man tāpat sāpēja pirms 10 gadiem, un tu pieņēmi lēmumu, bet jo tu esi jau pieaugusi sieviete, tu pieņem lēmumu, davai, ka šoreiz es tam iziešu cauri. Es uzticos sev, jo kas deva tev drosmi ieiet tajā iekšā? Kas? Es pat nezinu, kas man iedeva drosmi, bet tā noteikti tas mēs, kur vienkārši es izdaru beidzot savu izvēli un uzņemos savu atbildību, ka es vienkārši tā vairs negribu vai, es pat nezinu, kas man iedeva drosmi, vienkārši ir tik traki, ka tu beidzot ieraugi tajā vislielākajā kaut kādā sašaurinājumā, tu beidzot ieraugi, kur tev doties. Un tad ar visu spēku vienkārši tu tiec savā dziļumā, tu tiec savā kodolā. Es nezinu, vai tie ir kaut kādi apkārtēji apstākļi, kas vienkārši tev tik ļoti spiež, līdz tu beidzot, to atbildību un to drosmu saņem, ka tu vari iet savu ceļu. Tā kā tā. Bet atceries, visu to mēnesi mēs bijām kopā. Mēs bijām kopā Patības kanālā. Un kā tu, vai tas ir tas,
tā šobrīd nav reklāma, bet es vienkārši šobrīd es novēroju kopā ar meitenēm to 3 mēnešu laikā, kas notiek tad, kad mēs esam tādā vienā laukā, kurā notiek tādas, man gribas teikt, super godīgas. Un katru mēnesi es esmu ar vien godīgāka, jo tas es jūtu, ka ver vaļā mega lielu spēku, jaudu un atziņas. Un tos notikumus, ko es izdzīvoju, es jums izstāstu, nu tā kā labākajām draudzenēm. Man liekas, ka pat labākās draudzenes tā īsti, nu vēl, mamma to nezina. Un es jums izstāstu ļoti izejot cauri savām emocijām. Un atceries, es tikko biju Liepājā. Un es teicu, es iebraucu Liepājā, man tā kā iekšēji, mans gars tā kā saka, es esmu atbraukusi paši dziedināties. Es tur biju 3 dienas, un viss tas posms, un viss tas laiks, un viss tas, kas mums kopā ir izdzīvots, vai tas kaut kādā veidā tevi ietekmē? Vai tas ir savādāk šobrīd tas periods? Jā, es teiktu, ka kaut kādi līdzcilvēki un arī tieši tu, ar ko tu personīgi tieši dalies un neslēp to, kam tu ej cauri, jo tiešām mums tie patērni visiem ir plus mīnus vienādi. To ļoti var saprast, ka, man arī šitā ir bijis, šitas arī ir, ka tu ar kaut ko tur parunā, Riku, tam arī ir tāda līdzīga situācija bijis, un mēs tik un tā kā nonākam pie plus mīnus viens un tās pašas tās bāzītes, tā kā, es teiktu. Un jā, un tiešām saruna un dalīšanās, un tad arī varbūt tu kaut ko izdzirdi, un vienkārši tas ir tieši priekš tevis, lai tu izdarītu kaut kādus, jā, tos lēmumus atbildīgos tieši priekš sevis. Jā, jo es tieši kaut kad vakar domāju, kāda ir atšķirība, tā kā, kad es kādreiz bērnībā, ne bērnībā, labi, kad bija labāko draudziņu laiks, tā bija bērnība, sanācām kopā, un mēs tā kā kopā radījām ar savu uzmanību un fokusu tarkšķēšanu, aprunāšanu, tarkšķēšanu. Un īstenībā tās, kas neizaug par lielām pieaugušām sievietēm, joprojām to dara. Tikai ir proseko vai ir kaut kas cits rokā, un nekas jau nemainās. Bet mēs reiz nedēļā sanākam tajā patības kanālā kopā, un pat, ja ir viena, kas runā, piemēram, tajā mirklī, es klausos to audio, mēs tā kā ar draudzenēm parunājamies pa dzīvi, tu klausies, liekas, jā, es arī tagad saprotu, kas tā pa programmu. Tu viņu nosauc tā, es arī īstenībā visu laiku ar viņu staigāju. Un tas iedod tā kā spēku un tādu, tā ir tā enerģija. Tas iedod spēku rīkoties, jo, tas ietekmē. Tas ietekmē visu, ko mēs dzirdam, jo informācija jau mūs vada. Jā, jo mēs tiešām, mums ir tā sava ikdiena, sava dzīve, un tad, piemēram, ja tu padalies kaut vai tajā patības kanālā, kā tev ir, ko tu ieraudzīji, vienkārši tāds, tā arī var, tā kā, šitas ir arī ritīgi man atbilstoši, bet tu viņu ielikt tur tādos vārdos, kas vienkārši mani atkal atkal kaut ko paver vaļā, atkal kaut ko patīra, un vienkārši tāds, wow, jā. Un tā ir varbūt tā tarkšķēšana vai kā, bet, jā, tu tā tiešām no sirds un godīgi padalies, vienkārši ar savu dzīvi, ar savu ikdienu, kā tev viņa ir, un jā, un tad kāds blakus izdzird arī kaut ko tādu, kas raisa tevi atkal šo te, jā, pašizdziedināšanos, iztīrīšanos un lietu mainīšanu. Bet arī paralēli tām ikdienas situācijām, ko dzīve tā kā ieved, paralēli atnāk zināšanas. Atceries, nav jau mums tur parunāt. Mēs parunājam, jo es saprotu, ka tas šobrīd iedod mega lielu jaudu, bet otra daļa patības kanālā ir strukturēta informācijas struktūra, kā es jums tam stāstīju, pirms mēs ar tevi savienojāmies, kad ir jāsaprot, kas šobrīd notiek. Ir jāsaprot, kā saucās dzīves spēks, kā viņš izskatās, kā viņš vispār, kas tas tāds ir. Gan no zinātniskās puses, gan no visām citām dzīves pusēm. Kas notika pēc tam, pēc tās elešķīgās tās sāpes?
Bija ļoti grūti, bet es no rīta pamodos un es redzu vienkārši, ka mans ķermenis ir izreaģējis, kad viņš tik ļoti ir turējis šīs tās ellišķīgās sāpes sevī, un kad es beidzot viņas palaidu, tad arī fiziskais vienkārši ķermenis izreaģēja ar vienkārši nestandarta, tur izsitumiem, kaut kādām pumpām, tur dažādām vietām. Citviet atkal ir kaut kas pazudis. Nu tā ka vienkārši diennakts laikā pazudis un fantastiski, vienkārši fantastiski. Un tad jā, un tu vienkārši piecelies un tu zini, ka tev ir tāds vieglums sevī, ļoti spēcīgs vieglums un spēks un jauda, un tad tu skaties riņķī vienkārši, un viss pakārtojās, kā tu gribi, kā tu izvēlies iziet kaut kādām konkrētām situācijām cauri, un to piedzīvot vienkārši ir magic, tiešām magic. Piepildās pēkšņi visādi sapņi, atrodās visādi kontakti, nezinu, sapazīstinās ar kaut kādiem cilvēkiem kaut kur, vienkārši tas ir tā kā kāda jauda tas palaižās. Vienkārši tagad ir tikai jātur līdz un jāturās tam tajā kodola spēkā, es teiktu, jā. Kad tu. Baigi interesants, tagad arī klausos un domāju, atkal, viņš no otra gala, kā ir ierasts. Ķermenī ir bloki, jāiet ir elpot, vingrot, daudzīce, viss kaut kas ir jāiet darīt, tāpēc, ka ķermenī bloka, jo tu nejūties labi. Ej, lūdzu, tagad uz visādākām terapijām, jo vienmēr visiem ir bloki. Un tagad Rūta aiziet uz terapijām, jo man ir noteikti kaut kur, zin kā, ir tagad modē? Pasakiet, kur man ir bloks. Jā, lai karotīt tev tā kā ielikt. Es dzirdēju, ka šeit var palīdzēt, pasakiet, kas ar mani nav labi. Jop, cik bumbiņi gribas teikt. Un tagad paskaties šo situāciju no otra gala, no kura tu aizgāji. Tu iegāji pašā situācijā, nevis no viņas aizmuki. Tu ļāvi ķermenim izreaģēt un saucamos enerģētiskos blokus, kas ir iedomājies 10 gadus, ir kaut kāda situācija un dari, ko gribi. Kamēr tu viņā neieies iekšā, ķermenis viņu neatlaidīs, un enerģētiskajā laukā nekas nemainīsies. Tā ir ilūzija. Tā ir ilūzija, ka mēs staigājam, kaut ko ar sevi darām, un man parādījās enerģija. Kādā veidā tu sevī uzradīji enerģiju? Tagad mēs tā loģiski padomājam, mēs vienkārši freestēlā. Kādā veidā uzradīji enerģiju, ja tu šobrīd saki, es izdzīvoju, un man ir tāda enerģija, ka es nezinu, kur likties. Es varētu vēl vienu dzīvi paralēli dzīvot no tās jaudas, kas tagad ir manī. Nemākslīgi radīta, ne noticot, ka tagad viņa ir, tāpēc, ka šodien es jūtos labi. Saprot, tas ir tā kā pilnīgi pretēji tam, bet kā ir ierasts. Pilnīgi pretēji. Jā, es tiešām arī neesmu negājusi, ne tur kaut kur elpot, ne tur, nezinu, vēl kādas lietas darīt. Vienīgais, kur visas atbildes man atnāca, bija, sēžot dabā, esot dabā. Vienkārši paliekot ar sevi, savām domām, un vienkārši viss atnāk, viss atbildes, kā, kur, ko darīt, ja vajag kaut ko darīt. Jā, Skaidrs, ka drosmi vajag. Jā? Kur tu dabūji drosmi, Rūt? Kur tu dabūji drosmi? Ja tu ieraugi, es esmu dzīvojis 10 gadus upurītī. Vienkārši man ir bijis bail kaut ko īstenībā atļaut sev pieprasīt, tā kā pateikt, ka tagad būs tā, jo par tiem apstākļiem, tā, kad viņus dzīve iedod, viņa tā kā tev palīdz, modies, davai, lai dārā, ko tu gribi, pasaki skaļi. Visi saka, tagad ir šīs čakras laiks, tumši zilās drēbes velkam. What the fuck? Par ko mēs runājam? Laigājam zilās drēbēs ar zilajiem akmeņiem un domājam, ka mums čakra tagad strādās. Vispār tā kā no otra gala, tā ir ilūzija, tā nav reāla dzīve, tur nav spēka iekšā. Un tad ir, tu izēji šo situāciju cauri un saproti, vispār man ir cits skats pat dzīves, atceros, tu uzrakstīji, vot tagad es eju
savu ceļu. Mm. Un tagad es eju savu dzīvi. Man ir beidzot brīvība. Un tad tiešām, kad es to uzrakstīju, vienkārši viņš, viss ir pavēries kopš tās dienas, kopš es vienkārši pateicu to, jā, sev, kad es eju vienkārši savu ceļu. Eju savu ceļu, jā. Mm. Un te kolosāli to piedzīvot, jā. Tā kā tu nekad nebūtu domājis to, ka caur to elles, to posmu var būt tādi augļi pēc tam, tā kā katram priekš sevis. Tas tiešām ir tā vērts, tas ir tā vērts. Beigt sev mānīt, beigt dzīvoties tajās ilūzijās. Un, jā, drosme, atbildība. Jā, noteikti būtu arī jāatrod, kas katram cilvēkam ir tā kā. Kas tev der? Piemēram, citam tur vajag aiziet dabiņā, citam tur vajag aiziet, nezinu, ar kaut ko tur sasmaržoties. Es tur nezinu. Jā, ka katram ir tas savs jāatrod. Mm. Bet, jā, ir jāatrod, bet es gribu teikt, nav nekas jaudīgāks par dabu. Nav. Jā, protams. Jo daba ir neskarta no šīs fantāziju, ilūziju pasaules, ko es saucu par šabloniem, ko citi sauc par matricu, un arī, jā, bet lai nebiedētu ar šo vārdu, zem kura ir tik daudz tā kā varianti. Bet daba, kaut vai paņemt lapu un sēdēt lapu un skatīties uz viņas dzīslām, es saucu īstā meditācija. Tāpēc, ka tavas domas pilnībā nomierinās. Fokus, kas aizgāja prom, tu domā par cilvēkiem, par veco situāciju pirms 10 gadiem. Visu laiku atdod savu enerģiju. Visu laiku, un sev ir stress. Bet tagad tu sēdi un vēro lapu. Skaties, izskaiti, cik tur ir dzīslis, pavēro, cik viņas mazas, liels. Viss apstājās. Visa tā pasaule pēkšņi apklust. Jo kāpēc tad tu gāji dabā? Kāpēc tad tu gāji dabā? Tur es jutos vislabāk. Tur es tiešām visdzīvāk un vislabāk arī jutos. Ko tu jūti tur? Ļoti lielu mieru. Ļoti lielu mieru. Jā, visticamāk arī šo drosmi. To savu spēku. Jā, kaut kādu prieku, laimi, tādas tiešām pozitīvas, tādas visas tās emocijas, un atnāk vienkārši tādas fantastiskas, caur to lapiņu skatoties, vai, nezinu, mēs ar bērniem es ar bērnu braucu pie jūras, un vienkārši tās smiltiņas tur pārstīt, un vienkārši atnāk tādas domas un idejas. Tu zini, ko tev darīt, kad tu aizbrauks mājās. Tu vienkārši zini. Tu zini, kur vēl kaut kas ir jāizdara priekš sevis. Tā kā tāds. Tad tas ir tas, ko daba aktivizē. Jo koki jau ir dzīvi. Miltis, kas sastāv no akmeņiem, kas ir vissenākā civilizācija, kas krāj sevi zināšanas gadu simtiem. Tāpēc, ko intuitīvi dara tavs ķermenis? Ko tu izdarīji intuitīvi, nemeklējot vairs nekur zinot, ka nekur nav atbildes? Es esmu viss saplūdusi tagad ar šo situāciju. Man nav atceries to atziņu. Man visi jāpieņem. Tagad tur esošais vai bijušais vai vēl nezinu kāds tur vīrs vai draugs. Viņam jau arī kaut kāda taisnība. Man tagad ir jāpieņem. Blin, tā teorija absolūts, viņa nestrādā. Viņa nestrādā. Jo, ja tu būtu izgājis šo ceļu, ka tev tagad kaut kas ir šausmīgi jāpieņem, tu neieiet sāpēs. Tu nesastaptos ar sevi. Pareizi? Tieši tā. Un kur dabūt atbildi atkal? Kur dabūt atkal atbildi? Vecajos šablonos? Tu aizbrauc pie jūras. Vienkāršumā dzīvē, neko nedarot. Mēs vēl vakardien ar ģimeni tikāmies, un kaut kā man māsa arī teica, tur
tāda nometne, šitāda nometne, tur meitenēm tā, bļāviens, vienkārši vajadzētu nometni, kurā tu neko nedari, kurā nav tur jāsporto, tur jāēd, vai tā kā tev vienkārši pabūt ar sevi, pabūt, nezinu, kaut vai klusumā, pabūt dabā. Kaut vai? Tā bija augstākā līmeņa praksa, ko tu nosauc. Nu jā, tieši tā, bet tas ir visvienkāršākais un par brīvu, jebkurā. Un vissarežģītākais. Un vissarežģītākais, jā, jo mēs jau esam tajā ikdienā, mums jāskrien, jāpaspēj tur uz visām pusēm, bet vai tiešām tu vari apstāties? Vai tiešām tu vari palikt ar savām domām? Nu, tā kā vai klusumā, vai kaut kādā mierā, vai tu spēj to izturēt? Nu, ļoti daudz tu vispār nespēji. Man nav laika, man tas šitam, tas un tā, vienkārši tāds, kā tas ir, es to nesaprotu. Jā, bet tu to zināji arī ņemot projām no situācijām. Mēs to zinām ļoti labi. Mēs to ļoti labi zinām, arī pazīstam. Vienkārši es nesaucu to pa meditāciju. Man tāpēc nepatīk tie vārdi, jo pasakot vārdu meditācija, nu, man uzreiz galvā ir sēž ar austiņām, tāpēc, ka tas tagad ir pārdots. Mums jāsaprot, ka mums ir pārdevis Instagrams un viss cits pēc kārtas vārds un ir bildīte. Un tāpēc man tas nedara. Es saku, nē, šis vārds nedara. Es negribu šo bildīti. Man ļoti daudz vienkārši vīrieši arī nāk uz masāžas terapijām. Un arī es vienkārši redzu, un es viņu caur to sarunu ievedu kaut kādās, vienkārši, padomā par šo. Tā kā es saku, labi, ir tur tas nodrāstais vārds meditācija vai kas, bet vienkārši padomā. Tu taču visu laiku kaut ko padomā, un es tev vienkārši ievedu vai kaut kādā, nezinu, šobrīd lasu grāmatiņu aptuveni priekšā vai kā, un vienkārši, nezinu, iztēlojies vai pats tā kā izēju, un ķermenis vienkārši viņš uzreiz atlaižās, pats izdziedinās, un tā ir vienkārši 5 sekundžu jautājums. Un tas ir tik kolosāli, jo es arī caur masāžām tieši to arī piedzīvoju, ka, piemēram, tur cilvēkiem nenormāli saspring tik pleci, un es viņus tur tā parunājos, un vienkārši pukš, un es to mīcu, te viss jau ir mīksts. Tā kā ķermenī mums arī tas viss ir ierakstīts, un kā mēs varam, caur vienkāršumu tiešām to arī izdarīt. Cik skaisti. Jā. Cik forši. Tiešām ir skaisti to saprast un iziet tam cauri, un tagad ir tas spēks, ka tu zini, kā to pielietot, kā to vadīt. Man šķiet, ka jebkas šobrīd man varētu nākt un teikt, atkal tur bakstīt, tricināt vai kā, bet es vienkārši zinu, kā tam jāiet ir cauri. Kā no tā nebēgt, kā tur kaut ko saredzēt, tā kā arī kaut kāds atbildes priekš sevis, jo tu jau audzi savā spēkā, tu to kodoliņu aizvien vairāk paplašini, kaut vai arī, par to auru, ka tu teici, viņi arī var būt 4-metrīgi, un tad kā mēs viņu jūtam, un tu vienkārši vēl vairāk izplaties. Un cilvēki jau uz ielām jau iet, un jau tā jokaini jau skatās uz tevi, bet vienkārši tu zini, ka tu esi savā spēkā, un tāpēc viņi arī skatās uz tevi. Tā kā ievēro vai... Jā. Man jau patīk, ka daudz kas cits jau arī tā kā no tā rūta iznāca, vai nē, labi, tīna vies projām. Es domāju šobrīd par upura lomu, par nemitīgo salīdzināšanos, par nemitīgo, es neko nevaru, vai arī vampīrismu iemācīto cilvēkiem. Man liek to. Skaudība arī ir ļoti. Jā. Īpaši sieviete. Jā, un tās ir būtnes. Tās ir dzīvi organismi enerģētiski. Nerunāsim par ezotēriskiem teikumiem vai reliģiskiem, bet tās ir enerģētiski organismi dzīvi. Un tad, kad atliek parādīt, un tā kā, ieiet šajā visā dzīves dzīvošanā, tu saki, man nav tā kā vairāk bail. Līdz ar to pretēji ir, es uzticos. Kam? Rūt, kam tu tagad uzticies? Sev. Savai dzīvei. Viss, kas nāk, nav vairs kaut kāda tiekšanās uz kaut kādu mērķi, kaut kur kaut kas atkal jāizdara, jāsasniedz.
tu vienkārši ļaujies, tu plūsti, vējiņš uzpūš uz šito pusi, labi, pūšamies uz šo pusi. Vai, nu tā kā, jā, ir situācijas, kur kaut kur, nezinu, jāpalecās vai kaut, lecam, nu tā kā ir tik ļoti liela paļāvība. Skaisti. Skaisti. Ko mēs varētu saldajā ēdienā iedot, atstāt? Nezinu. Es tevi padomā. Kādas skoņas? Saldajā ēdienā ir viena ļoti, ko tu varbūt esi piedzīvojis arī no tām manām praksītēm saucamajām, bet tās ir ļoti, draugi, nozīme ir vārdiem arī, ko mēs pasakām. Jo mēs esam, tas tā kā dzird, viss mūsu ķermenis mūs dzird. Un laikam saldajam ēdienam man gribas pateikt vienu super zelta kodu. Un tas ir, kad es atļauju sev. Es atļauju. Tāpēc, kad pirms daudziem gadiem un vēl 10 gadiem mēs sev esam visu kaut ko aizlieguši. Neapzināti. Un tam ir paklausījusi mūsu psihe. Un kā tu stāstīji, fantastiski, kā tev ķermenis norēģēja. Kurš tad paklausīja pirms 10 gadiem? Ķermenis. Limfātiskā sistēma, nervu sistēma, ieliek situācijas notikumus orgānos, iekapsulē. Tas ir tas viss. Un apakšā tā kā tas kods ir, es neļauju sev piedzīvot. Nē, es neļauju sev piedzīvot. Nevajag, tikai nevajag. Nu, saprot, tas ir pilnīgs, tas ir tas saucamais bloks. Tā zelta frāze ir, kad es atļauju sev ieiet savā mierā, aizejot uz dabu. Es atļauju sev tagad paši izdziedināties. Mani klienti, atceries, Sigita mums pastāstīja tagad to audio ziņu. Es domāju, viņi nāk pie maniem uz energoterapijām diezgan regulāri. Un viņai ir iepatīcies, ka viņi var komunicēt, un viņa saka, man vajag to, kad es tevi pa laikam satieku. Un viņa saka, tāpat mums vienmēr ir ko pastrādāt. Un es domāju, viņa stāsta, atceries tie audio, viņa stāsta, kā es eju gulēt un kā es mostos. Viņa saka, es eju gulēt un es apguļos gultā, viņa saka, es pasaku sev, es atļauju sev tagad atslāpt, un es atļauju sev paši izdziedināties. Es klausījos, es domāju, kāds tu esi malacis, tu noķēri starp rindiņām, starp visām mūsu terapijām, tu esi noķērus to zelta frāzi. Tā kā tu, Rūt, uzrakstīji, kad es Kitijai atbildēju patības kanālā, tu man tā, kas tas pa teikumu bija? Kas tie pa vārdiem bija? Es tur jūtu, tur ir kaut kas. Jā, tas bija pilnīgi priekš man. Man tas bija jādzird. Es nezināju, kas tas vispār ir, kāda tur tam apakš, bet es vienkārši intuitīvi arī jūtu, ka man to vajag. Un es to izstrādāju caur vienkārši tiem vārdiem, pasakot sev. Kad es tevi redzu programmu, un es tev, tu vienkārši te vari būt, bet es tieši dzīvošu savu dzīvi. Mīļie, tās lietas īstajā dzīvē tāda ir super vienkārši. Rūt, piekrīt? Nu, pasaki, kad jā! Jā. Tas ir tik nenormāli vienkārši. Bet ir grūti tam noticēt, jo mums nekur par to nestāsta. Mēs nekur to nedzirdam. Visu laiku stancē tālāk, tici tālāk visam tam, ka tev ir baigi jāstrādā, smagi jācīnās. Dzīve uz zemes bija paredzēts par skaistu piedzīvojumu. Mēs visu laiku gaidām, ka kāds cits mums tagad dos atļauju. Visu laiku gaidām tikai to. Man vajag apstiprinājumu, ka es šobrīd tur pareizi kaut ko tur daru vai kā, vai kad es drīkstu šitā izdarīt. Un kā to sauc? Kurš vecums tas ir? Bērnība, ne? Bērnība, jā. Jā, man tiešām vakardien viens cilvēks uzrakstīja tādu ziņu, un es vienkārši viņam pateicu paldies, jo es beidzot 30 gadu laikā, tā kā viņš ir pirmais cilvēks, kas man pasaka, kāds ir kaut kāds, es nezinu, par kaut kādu talantu vai kaut kādu superspēju, un es domāju, vienkārši tad, kad es beidzot šito visu palaidu, kāds man sāk šitās končiņas dot. Vienkārši man ir to apstiprinājumu vairs nevajag, bet ir liekas tāds, wow, kā var pēkšņi iedot
to, ko tu varbūt 30 gadu laikā esi tā kā, jā, gribējis no kāda cita to izdzirdēt, bet tad, kad tu jau sen jau esi to izstrādājis, liekas tāds wow. Jā, tas bija vienkārši par manām dzīves tā kā spējām, tur skillset un tas visu, ko es daru, vienkārši tur ir saraksts, vienkārši vēl iziet ārpus Instagram tur. Un tad vienmēr esmu tā kā sevi šaustījusi par to, ka es pārāk daudz visu kaut ko māku, zinu. Nu, tā kā, kad es tur mētājos, tur šur un tur, un tā kā, jā, man liekas, ka tas tā vispār nav mana superspēja, ka tas drīzāk ir apgrūtinājums. Bet nē, tad, kad bļāvis tev beigās pasaka, tu stāvi ārpus visiem citiem, tikai tāpēc, ka tev ir tas skillsets tik milzīgs. Vienkārši, ka tu stāvi, un man bija tāds, wow, nu vienkārši, wow. Beidzot, kāds to pasaka skaļi. Tas īstenībā ir jāpasaka. Tāpēc, ka tas ir nobeigums tavam sāpju stāstam. Kurš īstenībā gāja cik dienas? Es teiktu, bija ļoti grūti ap tādām 2 nedēļām, bet tāds ļoti tāds grūtums bija kaut kāds, es teiktu, plus mīnus 4 dienas, tā kā no tiešām no kaut kāda ļoti smaga līdz tādam ļoti vieglam. Tāds kaut kāds, tāds. Jo, protams, jau tas varbūt bija diennakts laiks, tās bija varbūt 2 dienas, kurās tev bija tā kā jāpastrādā. 2 dienas tu biji riktīgi grūtumā, un tad tu pastrādāji, un tad 2 dienas vienkārši tas viss tā kā, viss salikās, pēc tam pats no sevis salikās. Kaut kā tā. Tā arī varbūt 1 diena vai 2. Kad tu vienkārši tam tiltiņam, tad tā hops pārlec, un tagad vienkārši čuk aiziet tālāk. Un viss beidzās ar to, ka tu tūlītās drīz dosies vispār uz citu valsti, darīt savu sapņu darbu, un vienkārši es absolūtā kaifā. Jā, pilnīgi man... Nerakstot mērķus, nerakstot plānus, nemeditējot par to, ko tu vēl tur nedari. Jo es zināju, ka iekšā man vienkārši, es to kādreiz esmu gribējusi, tā kā, tas ir kaut kāds, mans tāds, kas varbūt es esmu... Jā, es nevaru nosēdēt vienā vietā ilgstoši. Es vienkārši nevaru to izdarīt un priekt to. Tā ir dzīve. Un vienkārši... Tā ir dzīve. Viss pavērās. Un tā ir dzīve. Tas ir tas dzīves spēks, ko tu pati satver un rādi notikumus. Saprotiet, šobrīd tas laiks, viņš ir īpaši sākās šajā vasarā. Tas nav astroloģiskās prognozes. Tas tāds enerģētiskais, kas notiek. Mums dzīve dod dzīves piedzīvot notikumus, lai mēs viņus izmantotu savā labā un no viņiem izveidot to, ko mēs gribam. Beidzās cīņa. Viss par šo beigās ir par to, ka beidzās cīņa. Naustiņas tik rīt ārā brīžiem. Un beidzās cīņa. Beidzās cīņa ar dzīvi. Jā. Paldies tev. Jā. Paldies arī. Tev, ka tu atnāci štajā te manā vurum šurum. Bet tu turpināji par superspējām. Īstenībā mēs tiekamies, Rūt, nākamnedēļ par superspējām. Par superspējām un talantiem patības kanālā, kas atkal ir ārpus visa, ārpus šabloniem, ārpus ierastā. Un īstenībā arī patības kanālā, tā, kad tu pa zvaigžņu dvēselēm mēs runājām un klausījāmies, un kā es dalījos ar to info, katra meitene uzrakstīja ziņu. Es esmu to jutusi sevī, bet nekad neesmu pievērsus uzmanību. Jā, bērnībā bija tā, man tur pusauģu gados bija tā, bet es tam nenoticēju. Es nenoticu īstai dzīvei. Es nenoticu, jo man visu laiku kāds māca kaut ko super iluzioru, kas nav īstā dzīve. Un mums vajag, ko es pirmīt minēju, ka mums vajag to apstiprinājumu. Tā kā, kad arī tam posmam. Piedod, tev iztraucēju. Nē, tu neiztraucēji. Nē, šodien ir tāds, neko tu man neiztraucēji. Tikai papildini. Un tagad mēs tu vienkārši teici par tiem talantiem, ka tu dabūji apstiprinājumu arī no citām zemēm, ka tieši tu atbilsti šai darba profesijai, ko tur vajag savām, teiksim, dīvainībām. Nē, tie tavi dzīves spējas tavs, jā? Kur tas šobrīd nostrādā vislielāko lomu. Un tā tas ir šodien. Tagad tā tas ir. Cilvēks jūt caur
bildi, caur mums ir cilvēks jūt. Vai stāsts ir atkal par ilūziju, par šabloniem, un man atkal pārdod to, ko visur, vai ir vispār kaut kas cits? Vai vispār stāsts ir par kaut ko absolūti citu? Par enerģiju, par spēku, par dzīvi. Par ko jūs runājat? Kāda dzīve? Ko jūs terminiem domājat? Jā. Tā kā mīlīt, paldies tev liels. Forši. Kad tu uzticējies sev. Jā. Ka tu nenobijies un ka tu iegāji tajā iekšā. Un, lai tas vairs nesāpētu. Jā, tas tiešām ir ļoti skaisti. Tiešām tāds, ka viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Pilnīgi precīzi. Bet nobeigumā un noslēgumā vēl gribu teikt, ka es neesmu pret elpošanām, vingrošanām un visām citām lietām. Vienkārši tam ir pēc tam sava loma, tad, kad tev ķermenis tajā ieliek. Pieņemsim šobrīd, ka tu esi izcīnījusi savu kaut kādu notikumu, un tagad tev pats ķermenis ieved pilnīgā relaksā, pašizdziedināšanā. Zinu, ka tu guli ārā pie kokiem, tu elpo, tu sajūti zemi. Tas ir vispār jau kaut kas cits, tas ir atkal mani ieved tajā, es ieeju tajā. Nevis es nemitīgi tajā dzīvoju, jo man ir cīņa ar dzīvi, un man ir kaut kas šausmīgi jātrenē, un man vispār jādara viss, kas ar sevi, lai es tikai nenojūgtos. Tas ir cits. Tas ir cits. Paldies, mīļš, paldies tev, paldies par uzmanību, paldies vēl visiem tiem, kas to noskatīsies, un droši atstājiet savus komentārus. Mēs ir tāds bišķi dīvainas un trakas. Jā, tas normāli. Pilnīgi normāli. Paldies tev, mīļš. Lai tev, mīļai, superīga šī diena. Jā. Krāmē čemodāns, bet tiekamies mēs atkal Patīšu kanālā. Tāpat tiksimies tā. Paldies, Māmīši. Bučas. Tā. Es ceru, mīļie draugi, ka jums bija interesanti. Jūs priecāšos, ja jums kādi jautājumi paliek. Zinu, kā es labprāt reiz mēnesī iznāktu un parunātos tādā manā stilā. Bez pierakstiem, bez tā, kā nāk informācija un dzīve, kā to veido. Tā kā paldies tev liels par uzmanību. Forši tev svētdien.